Ar Ukrainu es domāju, ka ir ārkārtīgi būtisks notikums, kas tāds notiek, kas nepārprotams skars arī Latviju, jo visiem tiem cerēt, ka tas, ka Eiropas Savienība un NATO pats par sevi ir tik stiprs vairogs, kas mūs vienmēr aizsargās no Kremļa ietekmes, ir vienkārši pāragri. Un redzat, kā var spēlēties Soču tikšanās laikā Putins ar Ukrainas prezidentu, spēlēt ar gāzes cenu, kur atlaiž 2,5 reizes un aizdod naudu, jo savēc pretējā gadījumā grivna var krist un nosacījumi ir tikai politiski un nekādā ziņā nav valūtas fonda noteiktie nosacījumi, kas ir nepatīkami, bet kas tomēr ārstē sabiedrību un ekonomiku, kā tas bija ar Latviju pēcbuma laikā. Tātad mēs varam padoties šai narkotikai, vai arī mēs paliksim neatkarīgi valsts, Eiropas valsts, kura ir Eiropiešu ģimenē, nevis kādā atkal Krievijas okupācijas, iestādē. Būsim modri par šo.